Low. Key. Yes, sir. Audio check done. Nu, kaut ko runāju. Jā. Es domāju par to, kāda ir atšķirība starp dzīves sarunu un starp sarunu telefonu sarunu vai FaceTime sarunu, tā kā video zvanu. Jā. Jo, es jau domāju, ka viena no lietām, kāpēc video zvans tika izdomāts, jo pietrūka šī telefona saikne, caur telefonu pietrūka šī saikne ar cilvēku redzēt. Tā cilvēciskā saikne, domāju. Interesanti. Kas īstenībā to saikni pārāva sākotnēji? Tas, kad tika izgudrot telefoni. Sanāk, ka tā tehnoloģija, kas ir telefons, kas mums īstenībā iedod to brīvību vai komunikācijas plašumu, beigās atņem to tuvību, bet tajā laikā viņi iedod tev saikni ar cilvēku, kas ir attālumā, bet tev viņa atņem tuvību ar to cilvēku. Jā, tas tāds interesants koncepts. Jau globāli jau, tā skatoties uz to vispār, labi, sākumā tika izdomāts tās zemes līnijas, vai ne? Cik tālu tu aizrakt kabeli vai arī, tik tālu tu varēji sarunāties, teiksim. Tā kā atceries, pieliek to bērnībā arī varbūt taisīt buņģā. Es neesmu nekad īstenībā taisījis. Un tad klausies. Jo pa lielam jau tā skaņa pa to kabeli ceļo, un tad jau tajā brīdī, man liekas, varbūt nebija tik liela jēga, bet varbūt bērnībā tu arī atceries, ka bija jau forši zvanīt, ka bija tas mājas telefons. Vai tas ar ripulīšiem, tas tā kā ir lokāli. Tad izdomāja tā kā starptautiskos zvanus, kas tur maksāja kosmosu. Beigās jau kā notiek tas starptautiskais zvans, vienkārši tavs zvans, tas lokālais vats aizved līdz centrālai, kur pārslēdz kabeļus, operatori. Un tāpēc tas tika izmaksāja tik dārgi, lai pārslēgtu tos kabeļus manuāli, lai tu tā kā sakonektētos ar pārjūras līnijām. Un tad jau tas viss aizgāja uz bezvadu, tā kā, to translēšanu, datu pārraidi caur radio viļņiem. No zemes pa gaisu aizgāja. Jā. Un es domāju, ka beigās, kāpēc vispār ir tās telefons? Jādomā jau, man liekas, vispār uz lietām skatoties, ir svarīgi padomāt ne tikai tur, kur mēs esam nonākuši, kāds ir tas end goals. Piemēram, mēs tagad skatīties varam uz viedierīcēm, un pastīties, kur mēs esam, bet atskatīties arī uz to pagātni. Kāds ir bijis tas konceptuālais, tas pieņēmums, jo mēs jau nevaram tā kā Steve Jobsu vainot tajā, ka tagad bērni ir ielikuši tā kā ekrānos. Jā, bet pa lielam viņš uztaisīja revolūciju, jo viņš uztaisīja tā kā ekrānu, telefona ekrānu, nevis podziņa ekrānu. Un tas tā kā mainīja to, bet tas jau mums ir jāpaskatās vēsturē, kad ir kaut kāds pagrieziena punkts bijis, bet tam varbūt tā kā tā sākotnējā doma, ja konceptuāli bija tāda patiesa. Jā. Un es domāju, ka tas jau tā kā pārņem, mēs atgriezīsimies pie tās sarunas konteksta, bet tas pārņem arī daudz vispār uzņēmumus vai organizācijas vai tādas lietas. Lielie biznesi izspiež, teiksim, mazos biznesus vai apvienojās. Un, ka no sākotnēji, teiksim, ir, piemēram, lai cilvēkiem arī ir kaut kāds tāds taustāmāks piemērs. Teiksim, sāk veidot nereāli foršu maizi. Viens džekiņš ir mīkli nereāli foršu taisa. Viņš taisa nereālākos krosānus. Tā, kad stāv rindās viņam nereāli. Viņš saprot, ka viņam vajag to apjomu palielināt. Kaut kā, lai viņam pieprasījums ir, vajag to apjomu palielināt. Lai viņš noliks tur cilvēkus palīgā. Tie cilvēki vairs varbūt ne tik labi var realizēt to mīklu, kā viņš realizē tajā savā, un tā kvalitāte mazliet viņa zuda. Tie cilvēki tik un tā nāk, tāpēc, ka ir vēl trends, vēl ir bums, vēl ir. Viņš izdomā, jātaisa frančīze vaļā. Vai arī tieši nevis viņš izdomā, jo viņš domā, man ir jāpaliek pie tā sava oriģinālā koncepta. Bet ieraug kaut kādu biznesa šārki, reku rindā stāv cilvēki stundu, lai dabūtu vienu krosānu. Mums vajag vairākas vietas uztaisīt, lai mazinātu rindas, bet vairot arī cilvēku. Un tad
vairs nevienā no tajām vietām nav tas oriģinālais tas cilvēks, jo varbūt viņš sākotnēji, jā. Un tas jau, man liekas, arī ar tām pašām sarunām, to telefonu un tādām lietām. Nu jā, kad sākotnējais tas iniciālā lieta, loģiski telefonu izdomāt bija, lai saziņa būtu vieglāk, lai nebūtu jāsūta tas pasta balodas vai tas zirgs. Vienkārši atrisināt problēmu bija kaut kāda atnāk problēma, un tad tā arī uzņēmēja darbība pat par sevi, es domāju, tā vajadzētu būt funkcijai, risināt problēmas, kas ir sabiedrībā. Ir atsevišķi tur sociālā uzņēmēja darbība, kaut citu veidu uzņēmēja darbība, bet tā problēma tajā brīdī varbūt bija tas, ka saziņas trūkums vai saziņas ātrums nebija pietiekams. Es domāju, tas bija galvenais. Informācija, lai nonāktu no A cilvēka A līdz cilvēkam B, viņi risināja to problēmu. Jā, un tagad mēs esam nonākuši tajā problēmā, ko arī pieskarās daudz. Es domāju, psihologi arī tam pieskārās, ka tagad mēs dzīvojam laikā tā, ka tā informācijas apmaiņa ir momentāli, konstanta. Tev aizsūta e-pastu vai aizsūta ziņu, tev sagaidi, ka man zvana. Jā, tieši tagad brīdī. Un tu aizsūti ziņu, tu sagaidi, ka tev ir, ja tev neatnāk ziņa, tur, 5 minūšu laikā, vai cik tu sagaidi no tā cilvēka, tu esi vīlies, vai tev uzliec kaut kādu, what the fuck, kāpēc viņš var Jā, bet agrāk tu aizsūtīji to vēstuli, tev 2 gadus varēja tā vēstuli ceļot, tā saruna, tā komunikācija. Jā. Tas laiks ir vienkārši šitā te tagad saspiests. Jā. Šitā te burtiski, un man vienkārši tas asociējās ar to, ka laiks arī pātrinās tādējādi, tāpēc, ka informācijas ātrums ir vienkārši ātrāks. Nodošanas laiks no A līdz B līdz C. Jā, jo kaut kas bija, es tagad neatceros precīzi kāds matemātiķis, bet bija runājis par to, ka mums konceptuāli tā doma, ka mēs tur 60 sekundes ir minūtē, tas beigās viss ir pieņēmums, cik mēs to skaitam to laiku. Kāds ir laika skaitīšanas mērvienības. Jā. Bet tas, ko viņš secināja, ka tas informācijas apmaiņas laikmets ir tik ātrs, ka principā mēs esam zaudējuši nosacīti sekundes no tā laika. No minūtē, viņš man liekas teica, ka mēs esam minūte ir principā nevis 60 sekundes, bet 58 sekundes. Jo tas informācijas apmaiņa ir tik ātra, tā kā konceptuāli, saprati domu, Tas vienkārši pierāda to, ka gaismas ātrums nav ātrākais ātrums pasaulē, ka ātrākais ātrums pasaulē ir informācijas ātrums. Jā. Ja tā filozofiski un īstenībā arī praktiski, ja to tā izvērst var, tad es domāju, ka tā ir. Tieši tā, jo viss jau ir informācija. Jebkas ir informācija, tie ir dati. Vai tā ir melnā matērija, dark matter, tiem, kas varbūt kaut kādas tādas lietas interesējās, varbūt mēs pieskarsimies par to. Arī kādā citā podkāstā par kosmosu parunājot un tādām tēmām. Jo viss jau ir matērija, atomi, jebkas gaiss, kas man liekas, tieši tā, man tā kā liekas tik labs piemērs cilvēkiem mēģināt saprast, ka gaiss ir tas pats, kas ūdens. Tas ir šķidrums. Tu to nejūti, bet fizikā tas ir šķidrums. Un kā es to lieku izprast cilvēkiem, teiksim, kad jūs braucat ar mašīnu vai kaut vai riteni un izbaužiet roku ārā pa logu. Kas notiek? Jūs varat ar roku kā pa viļņiem. Jūs jūtat, kā miljoniem tie atomi, gaisa molekulas, skābekļa, slāpekļa, oglekļa, visādas molekulas triecās pret jums un jūs braucat. Un Marks Roberts, viens no tādiem arī inženieriem, viņš taisīja arī video labu, viņš taisīja vispār labus eksperimentārus, tādus pamācošus video, un arī viņam bija tieši par šo pašu tēmu, tādā plašākā video, kad leca vilcienā iekšā vai leca uz vilciena. Tas bija kaut kas ar Einsteinu saistīts. Tad tur bija vienkārši viņš fizikas visādus tur 8 vai cik tur 10 dažādas mītus un tēmas, viņš tur aplauza tajā vienā video. Un tad lecot iekšā tajā vilcienā, tev netriecās tās miljonas atomi, tu paliec turpatās, tu nozemējies turpatās, tev neizmainās tavs lidojums. Tāpēc, ka tu neesi kustībā pats. Jā. Bet tad, kad tu esi virs vilciena jumta,
tu palicies, tev miljoniem atomi ietriecās tevī un aizsit tevi atpakaļ. Tu pakusties maz drusciņu atpakaļ. Tu nepiezemējies turpatās, jo tev ir vienkārši tik milzīga datu plūsma, informācijas plūsma, kas ir dažādi atomi, kas tevi aiznes. Un tas ir vienkārši tā, mēs nejūtam. Un es šito stāstīju kaut kam, man liekas, dēlam stāstīju, un tad viņš man tā, nu tad zivis jūtās tā kā mēs gaisā, un mēs ūdenī jūtamies tā kā zivis justos gaisā. Jo iedomājies, mēs jūtam to ūdens pretestību. Viņam šitā doma bija pašam. Man liekas, ka tas bija Alfredam vai kaut kādam citam bērnam, ar kuru es par šito runāju. Vai tas bija viens bērns vai mans bērns. Jā, bet... Jo zivis jau nejūt, zini, nosacīt. Viņi vienkārši tā kā peld, viņi kustās, zini, tā kā mēs peldam, ejam pa ielu, pa gaisu. Viņām tas ir viņa dabiskā vide. Mums ir šitā ir dabiskā vide. Jā. Kurmim zemē. Jā. Kas vēl varētu būt? Kurmi zemē, kas mums vēl ir ugunī kaut kas dzīvo, gan jau ne. Nu tāda tiešā jau izdzīvot, jau šis tās var būt. Jā. Nu tad atgriežoties pie tām sarunām, man liekas, ka tas bija vairāk šis te risinājums, nevis lai risinātu tā telefona izgudrošanu, lai risinātu to sarunu trūkumu, bet kā tu arī teici, to informācijas apmaiņas trūkumu. Tā ātruma to trūkumu, vienkārši nodot to draudu ziņu, nezinu, tur zemestrīce vai nezinu, nāk mums tur pāri robežai, mums nāk pretinieki. Kā lai es tev to pasaku otrā valsts pusē, nevis zirgu sūtu, kurš 3 dienas jāja un tev saka, lai tu sūti savu karaspēku man pretī. Tā par drošību arī tas ir kaut kas noteikti, ne tikai par saziņu, bet par drošību, jo īstenībā saziņa jau nodrošina drošību, paredzamību. Un te, man liekas, mēs vispār varam tā sarunu pārvērst, ja mēs šodienas topiku iesākām kā sarunu, kā komunikāciju. Jo komunikācija jau ir arī attiecībās, ja ir laba komunikācija, tu arī jūties droši tajās attiecībās, jo komunikācija ir visa pamatā. Un tā saruna jau arī ir komunikācija. Un tas ir tāds komunikācija tīkli, to jau tā arī sauc, vai ne? Tas ir... redz, labi, tas telefons atrisināja mums kaut kādu problēmu, kas mums iedeva daudz iespējas. Tad te pavērās tāda tēze, ka, ja tu atrisini vienu problēmu, tad tu īstenībā radi arī vairākas problēmas tādā ziņā. Kas notikās noteikti sabiedrībā, kad ienāca pirmie kaut kādi telefoni, vai mājās tie bija telefoni, vai tie, kas mums kabatā ir. Viņi runājot, kabatā tagad ir 2 telefoni kabatā. Tādā laikā mēs dzīvojam. Un tas gan jau šķēla sabiedrību, kad vienkārši bija cilvēki, kam ir telefons pieejams, bija cilvēki, kam nebija varbūt tik kvalitatīvs, un tad bija cilvēki, kam vispār nav telefons, un tad gan jau tie, kam vispār nav telefons, viņi justās atstumti, un kas atkal ietekmē viņu drošību, kaut kādā ziņā piederību. Tagad tas viss ļoti tāda ķēdīti īstenībā rada tāds izgudrojums, kas jau ir īstenībā ar visiem izgudrojumiem, arī Ričuku. Jā, man vēl viens tāds iestarpinājums. Vai tu atceries tos telefonu būdiņus? Jā, es no pagājušā gadsimta, es atceros, tepatās Izmāgienas kalnā bija šā Telekom būdiņa, balti oranži. Vai kārtiņu vajadzēja pirkt, vai mēs naudiņu iekšā, varēja pēc tam arī tādas kārtiņas. Tur bija telefona grāmatas vēl iekšā tāds lielāk. Jā, redzi, kā tas ir mainījies, cik interesanti, ka tu arī, ja tev nebija tas telefons, tu varēji izmantot tādu publisku vietu. Tagad īsti tu tā publiski aiziet kāda viedierīci paņemt, tu vari pajautāt, bet tagad mēs sagaidām, ka katram ir. Tā gaidas no cilvēkiem, par ko mēs runājam īstenībā pagājušā sērijā, ka bija tā, mēs sagaidām no kaut kādas lomas, ko cilvēki ieņem, ka viņam būs kaut kas. Bet tagad īstenībā cilvēkiem pat nav jāieņem kaut kādas sabiedrībā, hierarhiska loma vai kaut kāds status, lai viņam būtu telefons. Drīzāk tagad ir, ja tu redzi uz ielas kādu, kuram ir podziņa telefons, tad ir tāds, ir bišķiņ ne šoks, bet ir pārsteigums ielas. Jā. Kas ir... manai omai, piemēram, omai ir, bet manam opim ir podziņas. Un viņš tā kā neies uz vietu, viņš saka vienkārši, ka nē, viņam gribās podziņas, viņš negrib mainīt to un tā, un tas ir saprotams.
Un viņam nav WhatsApps, ja viņš nevar saņemt bildes, zini, tu tā Ome jau var, jo Ome jau principā tā pārēja uz to viedtelefonu bija tāpēc, lai viņa varētu saņemt šīs bildes. Lai būtu connections, tieši tā, lai būtu savu ģimeni. Jā. Bet tikpat labi tā saikne jau bija tāpatās. Mēs jau taču varam aizbraukt ciemos un tam līdzīgi, jā. Bet tagad ir tā, un tad izstāstīt tās lietas. Jā, un tagad jau ir smieklīgi, un tāpēc es arī citreiz bišķiņ cepjos uz saviem kaut kādiem vecākiem vai vispār cilvēkiem, kas man traucē citreiz komunikācijā. Traucē ar to, es gribu pateikt arī klausītāju, lai nepārprot. Tā, ka tā traucēšana, kā ir citreiz, tas, ko es minēju, ka tev uzraksta ziņu un cilvēks sagaida, ka tu tūdaļ atbildēsi. Es atbildu tad, kad es gribu atbildēt. Jā, es arī. Es ļoti bieži redzu, ka man kāds uzrakstīs ziņu, arī tu, arī kāds man pazīstamais klausās, tā kā es jums neatbildu, bet es negribu tad atbildēt. Tieši tā. Vai es nevaru, vai es negribu vienkārši tajā brīdī. Un tas ir pilnīgi normāli, un tā kā man nav, un es no tevis negaidu, ka tu man atbildēsi tad un tad, tāpēc, ka man pašam ir tāda pieeja tam. Jā, un tāpēc arī vecākiem ir man bijušas sarunas, vai māma tur man saka, jūs tur bijāt aizbraukuši tur un tur, atsūt kādu bildīti, Es saku, es neizņēju ārā telefonu to 3 dienu laikā, es tā kā vakarā paņēmu telefonu, es netaisu, piemēram, es personīgi, retos momentos kaut kādu bildi uztaisu, vai kaut kā tā, vairāk, teiksim, sieva kaut kā tos momentus piefiksē, bet es tā kā cenšos vairāk būt tajā momentā, un tā kā tajā mirklī. Un tad runājot par to komunikāciju, tad ir tas, ka tagad Ome, tāpēc, ka viņa ir pārgājusi, viņa sagaida, viņa ir šīs bildes jau saņēmusi vairāk un vairāk dzīves laikā, tad viņa arī jautā. Jā, bet iepriekš, iedomājies 10 gadus atpakaļ, kad tas nebija viedierīts, viņa varēja paciesties, kamēr es atbraukšu un izstāstīšu. Jā, un kad atkal tas ir... Jā, tas rada tam cilvēkam arī to... Un tad tas cilvēks, kāpēc tu man nesūti, tu man tur ignorē bez bazē, vai tu nezinu... Tad veidojas pieņēmumu, ka tā kā man neatbild tāpēc, ka šis cilvēks ir tā kā dusmīgs uz mani, vai ko es ne tā uzrakstīju, vai kas notikās. Man liekas, cilvēki par daudz to internalizēt savā ziņā, kad tas ir egocentrisks skatījums īsumā. Ka tas ir tas es, tā kā, ko es izdarīju nepareizi, vai kas notikās, kāpēc mana ziņa, varbūt kā šis cilvēks to uztvēra, manu ziņu, nevis varbūt, šis cilvēks, tur Jānis Pēters, viņš varbūt tagad ir aizņemts. Viņam ir tur sava ģimene, vai viņš ir treniņā, vai viņš ir veikalā, vai nav kur. Tā kā automātiski tas vienkārši veidojās tas egocentriskais pieņēmums, ka tas ir par mani, tiek ņemts personīgi kaut kāda šāda veida komunikācijas, es teiktu, dabīgas komunikācijas pazīmes tiek uztvērtas nedabīgi un aizvainojoši. Un tur veidojās visādi konflikti, jo tiek interpretēts. Tā neatbildēšanas ziņa tiek interpretēta kā kaut kāds uzbrukums pat tam, kad tas ir par mani personīgi, tas cilvēks kaut ko par mani domā. Un tāpēc es uzskatu, un tie cilvēki, kas jau pa lielam ar mani komunicē, un sazinās un tā, man ir tas uzskats un priekšstats, lai mēs nodibinātu attiecības, lai mēs viens otru daudz maz iepazītu, mums ir jārunā dzīvē, un tad mēs varam, tā kā aci pret aci, kā mēs tagad runājam, lai gan mēs izmantojam arī jūs, bet, arī skatītājiem vai cilvēkiem, kas zina mani, es saku, nākat ar mani runājam, mēs varam iepazīties, jūs sapratīsiet, tā kā daudz vairāk, plašāk, labāk. Un tad pēc tam arī nebūs šī pārprašana vai šī interpretācija, teiksim, nesaņemot no manis atbildi tur tik un tik stundu laikā, tāpēc, ka tu esi komunicējot ar mani tajā dzīvē, es sapratis to, būtību vai to komunikācijas veidu, teiksim tā. Un ar to es gribēju vienkārši ielikt tajā, kā tev šķiet, kā vai arī cik problemātiski mūsdienās ir cilvēkiem radīt jaunas saiknes un nodibināt jaunus konekšanus ar cilvēkiem. Tātad izveidot gan partnerattiecības, gan draugu attiecības, gan tā. Jo man liekas, ka tas lielākajai daļai pirmais solis ir nevis tās dzīvās sarunas, bet tieši caur to virtuālo vidi. Caur to, es domāju, tagad mūsdienās sākas īsumā dažāda veida attiecības noteikti.
Bet tas labs jautājums ir, jo, ja paņem to no tās manas pieredzes, tad man pēdējā laikā nav bijis tā, ka man ienāk tādi jauni cilvēki manā pulkā, teiksim tā. Un tās attiecības, kas man ir ar cilvēkiem, ir vai nu tās, kas man ir bijušas jau uzaugot dzīves laikā, vai nu tās, vai nu kuras es esmu ieguvis tā kā uzaugot dzīves laikā. Bet, cik problemātiski cilvēkiem ir tagad veidot attiecības, domā, vai šādu saziņu? Iedomāsimies vienkārši, man liekas, kas būtu interesanti arī klausītājiem, paņemsim, padiskutēsim par to, kā būtu jaunietim, gan sievietim, gan vīrietim. Mēs, protams, vairāk no vīriešu puses varam skatīties, bet, teiksim, atcerēties sevi pusauģu vecumā. Un kā tu tagad, teiksim, partneri atrastu vai tā kā uzrunāt to partneri, vai kā tev liekas, cik vai tā ir problēma mūsdienās, vai tā nav problēma? Jo mums ir partneri, mēs tā kā dotajā brīdī mēs par to varbūt tā nestraucamies. Jā, bet zini, kur man pieķērās prāts par to, ka vai tā ir problēma, jo es pēdējā laikā tik ļoti daudz atgriežos pie tā, ka tas, kas notiek ar mums, ir īstenībā mūsu interpretācijas rezultāts, kā mēs izvēlamies to interpretēt. Labi, skaidrs, ja man tur nāk uz ielas kāds ar nazi, protams, tas būs apdraudējums, tā nebūs man baigā iespēja. Bet ja es trenējos MMA, piemēram, es netrenējos MMA, bet ja es trenējos MMA un man nāk kāds ar nazi, tad tā būs mana iespēja man tur parādīt. Kaut ko. Izaicinājums. Aizsargāt sevi. Labi, tas tāds ekstrēms piemērs, bet vai tā ir problēma, ka piemēram cilvēkiem tagad ir grūtāk varbūt veidot to vai iepazīt primāri tā kā sākotnēji seju pret seju, to cilvēku. Es vienkārši domāju, ka tā ir kaut kāda jauna mūsdienu tendence, ka es gribu īstenībā izvairīties no tās atbildes un definēt to kā problēmu, tāpēc, ka tas ir jauns kaut kāds tāds evolucionārs posms, šaurākā laikā gaitā, bet vienkārši tehnoloģijas ienāk mums cilvēkiem iekšā mūsu evolūcijā, un tas ir vienkārši veids, kā tagad tas notiek. Ļoti daudz vienkārši notiek caur ekrānu. Un beigās tā ir kaut kādā veidā cilvēku izvēle, jo mēs tagad varējām izvēlēties šo sarunu veikt, piemēram, kaut vai Zoomā, iespējams, kādreiz tas notiks. Bet, tāpēc, ka tas mums nebūs pieejams, bet tagad, ka mums ir pieejams, ka mēs varam atnākt uz parku un šādā veidā sarunāties, tā ir mūsu izvēle, veidot šo sarunu dzīvē. Es tev absolūti piekrītu, bet atgriežoties, un es tev piekrītu, ka varbūt mans tas tāds labelot to, kā saka, iedot virsrakstu tam kā problēma, arī varbūt tāds pāragrs lieta, bet kāpēc es to no savas puses tā kā prezentēju kā problēmu, bija tāpēc, ka es man strādāt ar jauniešiem, un jaunieši nerunā savā starpā, komandās, sportā. Viņi nerunā. Viņi ir ekrānos, visu laiku ir ekrānos. Un nerunā. Un tā, ka komandā nerunā. Viņi aiziet pēc ģērbtuves, pēc spēles, visi ir telefonos. Un paprasa kaut ko, kam tu tur raksti, vai kas tur interesants, vai kā, mamma uzrakstīja. Tā sāk jau aizbildināties ar to, tāpēc, kad ir tā kā tik daudz ir tas laiks pavadīts pie tā telefona, ka tas jau tev ir aizbildinājumus, tu meklē, kāpēc tu pavadi to laiku telefonā. Tā kā arī tiem... Sociāli pieņemams aizbildinājums vēl jā. Un man liekas, ka tas... kāpēc es tā uzskatu, ka tā kā tādā problēma, jo arī mēs ar sievu arī aizējam uz restorāniem un tā, šādi tad neejam pārāk bieži, bet šādi tad aizējam. Ir tik daudz ģimenes, kas ir tikai ekrānos, un mēs nedzirdam nevienu vārdu no viņiem, ko viņi... nav jau svarīgi tas, ka mums ir noklausīties sarunas, ja mēs nenoklausāmies sarunas, bet tu nedzirdi nevienu skaņu no tā, tu dzirdi tikai spēlīšu skaņas bērniem vai kaut kādas ziņas, kas atnāk tam vecākam vai arī tam tētim vai, mammai piezana biznesa kaut kāds kols, un viņš sāk runāt par kaut ko, un absolūti nav šeit klātesošs. Tāpēc... tur es arī varbūt sliektos uz to, ka tā ir problēma. Es to varu sagrozīt tā un interpretēt, ka tā ir iespēja izmēt tai ģimenei, bet viņiem vienkārši varbūt tā apzinātība nav kaut kādā tajā, viņi nav varbūt
tik plaša, lai saprastu, ka tā ir problēma priekš viņiem īstenībā patiesībā. Bet, man liekas, tā kā tu uzdevi to jautājumu, tad tas bija vienkārši, vai tā ir problēma tieši sākt, veidojot attiecības. Ja? Es domāju, ka, ja es atgriežos pie tās atbildes, tad tāpēc īstenībā tas varētu būt kā iespēja, tāpēc, ka tas ir drošāk. Jā. Tas ir drošāk tagad. Tu vari ilgāku laiku paņemt, lai atbildētu uz kaut kādu ziņu, tā kā pārdomātāk, apdomātāk, un tas ir daļa no tās komunikācijas. Bet tieši tāpēc, vai tev nešķiet, ka tā ir problēma? Jo tad, kad tu satiec dzīvē to cilvēku, viņš nevar izdzēst to ziņu, viņš nevar pārdomāt, viņš nevar radīt, saprot to laiku. Es saprotu, jā. Un tad viņš tā kā... Un tad sūdi, jā. Čau! Jā, jo tu tā kā iepazini virtuālajā vidē, viņš jau tagad var izmantot AI, lai uzbūvētu perfektās īziņas, perfektos pick-up lainus, vai ne? Un tā kā izlikties tik romantisks vai tik... Labi, okei, bet saproti. Es saprotu, bet tā ir dabīga atlase. Jā. Vienkārši šie cilvēki, ja viņi reproducēsies, tāpēc kādu laiku viņu gēni nepaliks vairs šajā pasaulē. Bet vai tev nešķiet? Ja tik skarbi paņemam, ka viņi vienkārši, Bet vai tev nešķiet? Labi, jā, tas ir ļoti atkarīgs no konteksta. Vienkārši man sanāk redzēt visu to sabiedrības tā kā kārtas. Un man liekas, ka tas vairums ir ar to ļoti, ļoti zemu apziņas līmeni. Un viņi neredz, kad viņiem ir problēmas. Tādas problēmas, un viņi vairojās ļoti traudz, un viņi nāk iekšā ar 5 bērniem. Tā ir zombija apokalipse īstenībā. Es esmu diezgan daudz redzējis arī, ka bērns iet pa ielu, un viņš iet burtiski, šitā te burtiski, un šitā te iet pa ielu. Ja? Vai ir bijušas kaut kādi internetā video vai kaut kāds arī šitie jautājumi, ko darīt, kad būtu zombija apokalipse. Tā kā tagad jau ir zombija apokalipse, pasties, kas staigā apkārt. Mēs pastamies, labi, tagad parkā mums nav cilvēki, bet varbūt rekur ir cilvēki. Viņiem arī telefons rokā. Tieši tā. Abiem diviem pārīts ir iznācis pastaigāt. Abiem diviem ir telefons. Tagad sieviete runā pa telefonu. Labi, tas arī tas ir no konteksta izņems, bet tomēr tas ir par to, ka tas ir kaut kāds, par to var kaut kādā veidā spriest, tāpēc, ka ja telefoni nebūtu tik populāri un īsta saikne nebūtu tik nepopulāri, tad mēs lielākoties neredzētu šos cilvēkus. Bet arī kāda iespēja? Mēs redzam 2 cilvēkus parkā un tieši abiem viņiem telefons. Es negribu tā kā izklausīties džadžojoši, bet es varbūt arī džadžoju, bet arī man ir jāsaka, ka es arī tā kā man ir reizes, ka es arī sēžu telefonā vai pārāk daudz, vai arī tie paši rīli kaut ko saskrūlējos vai kā, bet tā, kad ir reāli kaut kādas sarunas, tad tas telefons ir... Nolēc nost? Jā. Cik tu apzināti, kā tu apzināti pieeji tam, arī atgriežoties mazliet iepriekšējā tajā epizodē, kāpēc tu patērē to saturu? Skrolēt, piemēram? Jā, tas ir, vai kāpēc tu izklaidies, kāpēc atslēgt to prātu, un ja tev tas ir tas, ja tev vajag tas resetu, vajag, tu to patērē, bet tu to saproti, ka tas ir tāpēc, tev vajadzīgi. Un ja tu to apzinies, ka tas ir tāpēc, do it. Tad tu to vari mainīt tikai tad, kad tu to sāc apzināt. Jā. Jo ir īsumā, ir tāds uzvedību pārmaiņu modelis, kad ir jebkuras uzvedības maiņas, process sākās ar tādu pirmspārdomu procesu, tad ir pārdomu process, tad ir plānošanas process, tad ir darbības process, un tad ir jaunās uzvedības nostiprināšanas process, un tad ir remisija vai tā kā... Atrisinājums. Vai tā kā viss forši, un tu skrien no rītiem katru 3. dienu. Tā es gribēju vienkārši vēl par tām telefoniem, par tām sarunām, to komunikāciju, ka mēs tagad dēlam nopirkām, es atceros no savas bērnības, un tā mēs nopirkām nevis telefonu, ja viņam 4 gadi, bet rācijas. Ja? Un piespiest rāciju un sazināties, un tas ir pavisam tāds citādāks tas saziņas veids, bet arī tā kā, lai ir, tāds interesantāks saziņas veids. Un ar ko es ar to gribēju tā kā ieskicēt, ka par tiem telefoniem, par tām viedierīcēm un tā, ka mēs ļoti normalizējam to ekrānu laiku.
Jā. Un, ka tas ir, atgriežoties arī tajās iepriekšējās epizodēs, ka, teiksim, tā neveselīgā dzīvesveida, tātad liekais svārs, tā normalizācija. Un arī tas ir tas pats, tā ekrāna laiks tiek normalizēts. Tas netiek runāts, manuprāt, pietiekami daudz par tām negatīvajām sekām, par to, kādiem vajadzētu būt kaut kādiem ierobežojumiem. Nepieskarsimies pie tā, kad Lielbritānija, teiksim, 16 gadi aizliedz līdz 16 gadiem sociālos mēdījus izmantot. Austrālija nebija gadījumā. Man liekas, Austrālija. Kāda iespēja, ka Lielbritānija? Bet tas tā, bet tas ir labs piemērs. Ka viņi vienkārši uzņēmās to iniciatīvu, tā kā nolika kāju pie zemes un pateica, mēs redzam, kādā dirsā ir, kas notiek jauniešiem. Tāpēc, ka viņiem vienkārši valdībā pieņem, vai vienalga, kas pieņem to lēmumu, es nezinu, kā viņiem politiskā iekārta, viņiem vienkārši olas ir tiem cilvēkiem. Viņiem ir bērni, kuri noteikti ir cietuši no tā vai kaut kā arī tā. Bet tas arī beigās strikti ierobežojumi, tieši mēs varam paskatīties uz narkotikām vai uz jebko. Jebkurš aizliegums rada lielāku interesi par to. Un tas ir atkal rada problēmu. Tev liekas, ka tas ir risinājums, bet tas rada milzīgas problēmas. Neko nevajag nekad aizliegt. Tā kā es vispār esmu par gan narkotiku, dažādu vielu dekriminalizāciju, par kontrolētu šo te vielu pieejamību. Tas var būt valsts līmenī, tas var būt nodokļu maksātāji, tur nodokļus var par to visu maksāt, to visu var sakontrolēt, visu var sakārtot, bet, labi, tas ir cita tēma, ka mēs noteikti pieskarsimies, jo mēs parunāsim par psihedēlijām, vispār par citām narkotikām, arī par priekšrekreacionālās, tātad priekš atpūšanās lietošanas. For fun, jautrības. For fun, vai arī priekš tiešām kaut kādiem medicīniskiem nolūkiem, terapeitiskiem nolūkiem. Jā. Par to mēs arī parunāsim. Mazliet vrepojam. Bet man ir ideja, ka es gribētu iedot, varbūt izdomājam kaut kādus pāris praktiskus ieteikumus cilvēkiem, kā viņiem var uzlabot šo te saziņu vai savstarpējo komunikāciju ikdienā. Es varu iedot vienu, mums ar draudzeni kādu laiku jau ir svētdienas refleksija, attiecību refleksija, kur mēs pārunājam par nedēļu. Mēs gan to neesam bišķiņi izlaiduši, kādu laiku. Listening. Viņi nesapratīs. Bet, respektīvi, kad mēs reizi nedēļā, kas ir svētdiena, mēs esam nolikuši laiku, kur mēs veltam apmēram 30 minūtes, un mēs sarunājamies, kā mums ir gājis iepriekšējā nedēļā, kas mums ir komunikācijā izdevies, pie kā mēs varam piestrādāt. Un kompliments, izsakām komplimentu un arī kaut kādu kopējo secinājumu par, piemēram, nedēļu, kā ir aizvadīta nedēļa. Tāda nedēļas refleksija. Bet tieši vairāk par attiecībām, nevis par personīgajām. Jā, par attiecībām. Sākumā ir vienkārši tā kā par personīgo, kā tev ir gājis nedēļā. Tur īsts teikums, piemēram, no katra cilvēka, un tāpēc tam ir sadaļa, kur ir par mūsu attiecībām savstarpējo to saikni. Tas būtu varbūt mans ieteikums pašrefleksija. Restīvi, kā es šo visu varu ietērt vienā kastītē, tā ir pašrefleksija, jo mēs kā cilvēki, mēs nemācāmies no pieredzes, mēs mācāmies no pašrefleksijas par pieredzi. Un no kļūdām, no pašrefleksijas par kļūdām. Jo, ja es eju pa ielu, es nokrītu, es turpinu iet vienkārši tālāk, un es pat nepadomāju, kāpēc es nokritu. Varbūt es lupīju telefonā, varbūt man tupels ir par lielu, varbūt es nebiju paēdis, un es biju pilnīgi aizskaitināts, un tāpēc es nepamanīju, ka tur apmalē ir, rops, un es iekāpu tajā robā, un tāpēc es nokritu. Tā kā pašrefleksija ir apzināta domāšana, un vislabāk ir rakstīša. Vislabāk ir rakstiski. Protams, es varbūt nerakstīšu rakstiski, ja es nokritu uz ielas, un es domāšu, kāpēc, bet tas jau būtu varbūt bērnam šāda veida pašrefleksija uz vietas tur noderēt, kas notikās, kāpēc nokritu un tā tālāk. Bet, ja tas ir pieaugšo vecumā, tad tas ir arī pāri savstarpēji var reflektēt, un arī, ja tu esi cilvēks viens, tad tu vienkārši nosēdies pie savas klades un pieraksti un reflektē, kas notika, kāpēc notika, ko es iemācījos un ko es darīšu citādā. Es domāju, labs ieteikums. Es domāju, ka varbūt katrs šoreiz pa vienam, varbūt, ja tev ienāks prātā vēl kāds. Mans ieteikums būtu, es domāju, ka daudz cilvēku to zina, bet nepielieto pietiekami daudz, ir klausīties. Aktīvi klausīties. Tā, un nevis tā, ka tikai tu
klusē. Klusēšana nav klausīšanās. Jo tu vari klusēt un domāt savas domas un tā kā kratīt galvu, un it kā tev nāk tā informācija no tā cilvēka iekšā, bet tu tā kā nelaidi viņu nemaz iekšā. Es domāju, ka ir cilvēkiem drusciņi tā kā jānovērtē, īpaši, ja tās ir partneru attiecības vai tās cilvēks, kuru jūs tā kā novērtējat, tad bišķiņ izslēdz to savu prātu, tādā ziņā ne jau savu prātu, īsti neizslēgt, tādā nepārprotiet, domājiet vienmēr, bet izslēdz to savu ego, ļauj tā informācijai no tā partnera vai no tās komunikācijas cilvēka, kuru tu komunicē, ļauj viņai ienākt iekšā tā informācijai, tad apstrādā to informāciju, nedod uzreiz momentālu emocionālu atbildi, ja tu to spēj izdarīt. Ir situācijas, es saprotu konflikta situācijas un citādi dzīves situācijas, kurās tu esi kaut kāds emocionāli saspringts un tev var būt tāda izlāde ātra, reaktīva. Jā. Bet censties, ja tu tomēr spēj ar šo te mēs arī pieskārāmies tam, kad ar empātiju var lielu daļu konfliktu atrisināt, lielāko daļu konfliktu ar tādām empātisku iejusties maz drusciņi, un tu empātisks tu vari būt, ja tu klausies, ja tu saproti to problēmu, ja tu ieklausies, bet tu nevari saprast vai novērtēt to cilvēku tikai paļaujoties uz to, kā viņš izskatās. Protams, tu to partneri dzīvojot ilgāk, tu jau saproti viņa ķermeņa valodu, un tu vari pateikt, viņš tev saka, viss kārtībā, bet tu zini, ka absolūti nav viss kārtībā jau no tā toņa. Ja. Bet, tātad klausīties un arī novērot, tātad pievērot, piefiksēt, īpaši, ja jums ir kaut kādas jaunas attiecības veidot cilvēku vai kā. Un tad skatīties, kas ir varbūt tie kaut kādi triggeri saucamie, kas ir kaut kādas tās situācijas. Tā vienkārši piefiksēt. Ne tikai jūs piefiksējat, kā jums tas cilvēks patīk, jūs, kā saka, mīlat to cilvēku vai tā ļoti patīk. Jūs mēģināt atcerēties, kāda kafija viņam garšo vai, es nezinu, kāda maizīte. Jā, bet tās mazās detaļas jau ir arī par komunikāciju, par vispār par to cilvēku, kā viņš arī emocionāli jūtās vai kas viņu var izsist no līdzsvara un tādas lietas. Jo beigās, kas ir attiecības? Attiecības ir kompromiss. Jā. Un vienkārši cik labi tu vari savu ego nolikt un otrs. Kā jūs ar tiem saviem ego, un tad, ja jums ir bērni vai vēl kaut kas cits, nāk vēl ego, un tie visi ego tajā burbulī, tajā vienā līgzdā tur sitās. Jā. Un tāda interpretācija tur, un tāda ir tās, un tāda ir tās. Tieši tā, un, protams, ir jābūt vienam tam ģimenes galvai, kas it kā ir vairāk tā kā noscīti, rada to struktūru, tam ego, kur visiem tiem ego būt. Bet ir tiem ego jābūt, un ir jāsaprot, ka mums ir jābūt plastiskiem, mums ir jābūt tādiem plastalīniem, es domāju, emocionāli un tā... Mēs nevaram būt rigidi tādi, jo tad mums arī komunikācija neizdosies. Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Mainīsies, jā. Adaptēsies. Mēs par adaptāciju daudz. Man liekas, ka forša saruna, ļoti patīkam laiku pabaudīt. Es domāju, ka šis noteikti jāturpina lidot dažādās vietās. Sakojiet, lidojiet līdzi. Domājiet līdzi sev, citiem. Savām darbībām. Elpojiet svaigu gaisu, dzeriet daudz ūdeni, ne par daudz, ne par maz. Ja. Ēdiet pilnvērtīgi. Cenšties paši kaut ko uztaisīt. Vasarā ir iespēja svaigas lietas ēst. Izmantot vietēji audzētās lietas, ja sezona ir. Tā kā, tāds piedomāt pie tā, ko jūs gan liekat sevī, gan dzerat. Un guļat. Jā. Ja sanāk arī pasportojot bišķiņ kaut kādas aktivitātes arī. Vai ne, ja sanāk, bet sanāk. Bet sanāk. Labi. Cilvēki, paldies. Peace. Yes, sir.